Sveicināti! Mans vārds ir Oskars un esmu nojošanas instruktors no Imantas. Šodien mums ir pirmais raidījums par nojošanu un mēs parunāsim par to, kā pareizi izvēlēties nojas. Kādēļ šāda izvēle? Jautājumam es varētu pateikt, ka mēs droši vien gari nerunāsim par to, kas tad ir nojošana, jo man šķiet, ka ir pilns ar internets, ar informāciju par to, cik tā ir laba un ko tā dod labu mūsu veselībai. Tādēļ mēs uzreiz vērsim pie ragiem, pie uzskatāmām lietām, jo tās tēmas, kas ir neviennozīmīgi apskatīts visur internetā. Tātad, kā izvēlēties pareizi nojas? Lūk, man ir nojas, kas ir piemērotas man. Lūk, man ir šādas nojas. Viņas mēdz būt dažādas, bet par to mēs parunāsim citos raidījumos. Visērtākais veids, kā izvēlēties nojas, ir ļoti vienkārši. Mēs paņemam roku, nostājamies taisni, pieliekam roku pie sāna, saliecam roku 90 grādu leņķī, paņemam noiņu, noliekam. Šis būs mums pareizais izmērs. Ļoti vienkārši. Nojas roka var būt bišķiņ zemāk, bišķiņ augstāk, bet pareizi būs šādi. Ja mēs gribam nedaudz lielāku ātrumu, tad, kad mēs jau ļoti labi nojosim, mēs varam nedaudz paņemt garāks, lai atspiediens un atgrūdiens mums sanāk lielāks. Ja mēs paņemsim bišķiņ zemākas nojas, mēs nedaudz atvieglosim gaitu, tad šādi var izvēlēties varbūt pirmajā nodarbībā, lai vispār saprastu, kā ir jānojo. Nu, lūk, tātad šis ir visdemokrātiskākais veids, kā izvēlēties sev pareizi noju garumu. Ļoti vienkārši. Neskatīsimies ne pie nabas, jo nabas mēdz būt dažādas, ja kā mēs esam izvēlējušies ne pēc tabulām, jo tabula ir no līdz un cilvēki ir ar garākām rokām, īsākām rokām, garākām kājām, īsākām kājām. Tātad šis elementārais veids, roka gar sāniem, saliecam 90 grādu leņķī, paņemam noiņu, noliekam, ir. Tā ir pareizi, un tā būs ērtāk. Nu ko, ceru, ka šis mazais padoms jums lieti noderēs, kad jūs iegādāsieties nojas veikalā, piemēram, ja? Bet es esmu uzvilcis savus nojas, izvēlējies pareizās un došos mežā nojot. Atā!